Būtiskais ir tas, kas nav bijuši pie zobārsta sen vai atlikuši. Ir divas lietas, kas ir, protams, tas ir, kas sāpēs, otrs tas, ka tas ir ļoti dārgi. Mans prioritāts 60 gadus sasniedzot, tā ir lielas dāvana man pašam. Tā ir tāda bērnības trauma, ko es kaut kā neesmu varējis tikt tam visam pāri. Mans skaists smaids ir mana prioritāte, jo visu mūžu man tāds nav bijis. Cilvēki! Māra man atvedusi tur, kur parasts pacients nekad netiek. Un es parādīšu, kur top tie unikālie mākslas darbi, jeb skaists smaids. Smaida procesā iesaistīti mēs esam 28 cilvēki šeit strādā uz vietas. Un attiecīgi mums viss ir sadalīts pa nodaļām. Kāds strādā digitālajā vidē. Lejā mēs apstīsimies, mums ir roboti, kas arī mazliet strādā frēzē, kaut kādas lietas, ko cilvēks nedara, bet pārsvarā viss notiek tikai roku darbs. Tad katrs cilvēks, ko mēs uzbūvējam, uztaisam, tas ir unikāls un vienreizējs. Droši vien daudz skatītāji un sekotāji domā, ka tās ir vizuāli, teiksim, tā estētika. Nē, tā izskatās no malas. Otrā dienā mana sieva uzsmērēja gaļmaizīti. Uztaisa salātus, un es paņemu to gaļmaizīti un kožu. Un es viņu nokodu, un ticu vai ne, man bija asaras acīs, tāpēc, kad es jau nezināju, ka varbūt arī tā, jā. Un tad tu saproti, ka tā iepriekšējā dzīve un viss pārējais, tad tu saproti, ka estētika nekādā gadījumā nav pirmais, kāpēc vajag sakārtot smaidu. Tas tomēr ir otrajā vai trešajā vietā. Ir daudz pilnīgi citas lietas, ko es vispār nebūtu iedomājies. Tās izjūtas ir ārprāts. Tie 4 mēneši, kamēr implanti ieaugās un viss pārējais, tu zini, to jau nejūti, tāpēc, ka tev ir ikdienā kaut kas jādara, tev ir jāstrādā, tev nav katru dienu jādomā par implantiem. Es ne mirkli nepaliku bez zobiem vai zobai, ja? Un nebija tā sajūta, ka es būtu procesā. Un tas ir traki, godīgi, ka 60 gados beidzot es jūtu, kā tas ir citiem cilvēkiem, jo man nekad dzīvē tā nav bijis. Viņi ir skaisti, viņi ir mazliet neparasti. Tāda arī, ka bija vienkārši smaids ir. Perfekti. Man ir grūti pateikt, man ļoti patīk un patīk tas, ka man viņi izskatās ļoti dabīgi. Es lēnām arī mācos smaidīt, jo tas arī nav viegli. Izrādās, ka galvā smadzenēs ir tāds riktīgs blokātors virsū, kas neļauj tev, bet es mācos, es iemācīšos.